Čau, tik rējums, tūlīt parādīšu, kā uzlikt DayZ jauno mapi Lingor. Tātad dodamies šo linku dayzlingor.tk, reku versija 031, spiežam šo mirror linku, narodru aiziet lapa, tālāk ievadam kodu, spiežam skečaķi, aptuveni 90 MB var tas fails, tas būs šis. Tālāk dodamies uz šo adresi. Es viņu nolikušu vēlāk zem video. Ejam šo adresē, spiežam Enter. Uzreiz sāk lejuplādēt. Fails ir 555 MB. Tas lūk ir šis fails. Tālāk dodamies uz mapīti, kurā mums uzinstalēts Arma 2 Operation Arrowhead. Tā kā man ir Uplay versijas, viņa ieinstalē tajā pašā mapītē, kur ir ieinstalēta Arma 2 Steam versija. Dar arī Arma 2 free. Tātad atveram šo RAR failu, iekopējam šo mapīti šeit, tajā pašā mapī, kur ir Arrowheads. Tā kā man izdarīs, to vēlreiz nedarīšu. Atveram otru RAR failu, ņemam tikai Lingor mapīti. Arī iemetam tajā pašā mapītē. Tālāk ņemam launch Arma 2 OA beta patch, dublicējam šo shortcutu. Pārsaucam viņu par DayZ Lingor. Tā mums spiežam properties. Spiežam properties, nokopējam targetu. Iekopējam tā. Lūk ir ceļš, kā tikt uz exit, tātad šo aizmugurējo daļu nomainām pret šo, kas arī ir jālikt zem video. Tātad iekopējam tagad to targetā un spiežam OK. Plus mīnus ir viss, tagad tikai jāpalaiž spēle. Tātad ir palaista spēle. Atrast tieši Lingor serverus. Ierakstu šeit augšā Lingor. Un OK. Šis viss pieejams, lūk. Viss serveri, viss strādā. Ejam un izmēģinām jauno karti.